Raidījumu piedāvā Latelekom. Mēbeļu ražotājs Ripo. Un mēbeļu un interjera centrs Spice. Šoreiz rīkosimies savādāk nekā parasti, jo ar Rozenfelda ģimenes palīdzību vēlamies sagādāt pārsteigumu viņu tētim. Ejam! Labdien! Labdien, Ainār! Raidījums mājokļu jautājums. Sveiki! Mēs atnācām jūs pavadīt uz lidostu. Un drusciņi pastrādāt, kamēr būsiet prom. Viss kārtībā? Jā. Sveiki pārējiem. Sveiki. Jūs esat vai neesat pārsteigts? Es nevaru saprast. Nē. Mēs varam pateikt tieši tā, kad ir. Jā? Kas par to liecina, ka tētis ir pārsteigts? Nē, tās aizizteiksmi tā. Mēs arī par šeit domājam, viss jums. Izdevās jūru. Šoreiz ik par īstu. Dagnija Rozenfelda, jeb kā bērni saka, ģimenes dvēsele, kas visus satur kopā. Kur esot mamma, tur par visu esot padomāts. Teiksim, ar tās pašas dāvanas, kā viņa teica, ka nav tā, ka viņa atnāk un iedod tikai, bet viņai ir savs stāsts. Viņai ir, teiksim, izdomā kaut kādu lietu, kāpēc tev tā dāvana vajadzīga, un reiz tā dāvana varbūt ir īpašāka. Ainārs Rozenfelds, klusais darba rūķis, kurš bez liekas afišēšanas parūpējas par katru ģimenes locekli. Dagnija un Ainārs Rozenfeldi ir izaudzinājuši 3 brīnišķīgus bērnus, kuri atraduši tikpat jaukas otrās pusītes. Lai nejustos kā no laivas izmesti pēc 3. bērna iziešanas, tautās uzsākuši dzīvoklī remontu. Ar vānas istabu un guļamistabu jau tikuši galā, bet apstājušies pie viesistabas, kas nu jau kuplajai ģimenei ir par šauru. Rozenfeldiem kopā ir labi. Ģimene bieži tiekas, brauc kopīgos izbraukumos un kopā svin svētkus. Pēdējā laikā mazās platības dēļ svētkus vairāk iznāk svinēt pie bērniem, bet tā kā Dagnijai un Aināram šogad gaidāmas apaļas jubilejas, Dagnija ķērās pie glābšanas riņķa, uzrakstot mājokļu jautājumam un par to neko nesakot lielās ģimenes galvam. Kādai ir jābūt tai telpai, lai jums te visiem būtu patīkami un arī ērti pulcēties? Droši vien lielākai. Tāpēc arī tā doma ir kā apvienotās telpas, jo pēdējā laikā es īsti vairs neatceros, kad mēs esam tikušies šeit. Parasti, kad mēs esam šeit, man liekas, ka pēdējais Ziemassvētkos bija tā, kad viņi vienmēr sēdēja, tā kā mēs smejamies 2. rindā, jā? Tā kā tagad, jo viņi arī sēd 1. rindā, bet, aiz dīvām viņi 2. rindā jau nav vietas vienkārši. Lai plaši, bet lai ir ar tā kā mājās. Sarkanu tumšu, zilu tumšu, kaut ko iecvētu. Nē, vienmēr vieglāk ir iziet laukā un ienākt iekšā kaut kā gatavu, vai ne? Tas, cik viņš būs liels pārsteigums pēc tam, ka ienāks iekšā, to ir man iztika. Bet pārsteigums būs vienmēr. Jā, bet jūs saprotat, ka jūs paši neko nevarēsiet ietekmēt un neko mainīt. Man liekas, tas tieši paši. Tā kā Dagnijai un Aināram ļoti patīk ceļot, bērni vecākiem sarūpējuši vēl vienu pārsteigumu. Uzdāvinājuši ceļojumu uz Bristoli 2-1, kur viņiem būs gan jāpārvar valodas barjera, gan jāpiešaujas autobraukšanā pa ielas kreiso pusi. Tagad jūs dosieties uz lidostu, skaidrs, bet ko jūs darīsiet pēc tam, kad atgriezīsieties no ceļojuma? Būs jāmeklē kaut kur mājvieta. Mums ir 3 iespējas vismaz, vai ne? Nē, mums bija tāds labs variants, kaut kā sanāca runa ar vedeklām, kā būtu, ja vīrmāte pārvāktos uz kādām 2 nedēļām padzīvot, bet nezinot šo variantu. Un abas vedeklis piekrīt, ka viņi būtu 1-2 nedēļas. Kāpēc ne? Un es teicu, ka viņas tiek piekritušas, ka mēs pa nedēļai pie katra. Skaidrs, labi, Dagnija un Ainār, lai jums veiksmīgs ceļojums. Paldies. Un atā. Labi, laimīgi jums arī.
Lai gan šajā dzīvoklī dzīvo tikai 2 cilvēki, bet viesistaba mums ir jāuztaisa kādiem 11 cilvēkiem. Janeta, kā tu to esi iecerējis realizēt? Nu, vispirms jau šo telpu pilnīgi nepieciešams paplašināt. Un par cik tanī telpā viņi vairs netiek izmantot, tad mēs nojauksim šo sienu, lai būtu viena liela, normāla 30 kvadrātmetru viesistaba. Labi. Nu, un kā tu to viesistabu iekārtosi? Nu, tā kā mūsdienās nav neviena tīra stila, tad es esmu nolēmusi viņu iekārtot modernā un klasiskā stila sajaukumu. Izmantosim to pašu laminātu, kas citās telpās. Tā kā ozols ir diezgan klasisks materiāls, tad tas mums ir no klasiskā stila. Vēl no klasiskā stila mums būs griezto akcents lustra, klasiskā aizskari, kas ir ļoti nozīmīgi interjerā. Un vēl es kombinēšu tapetes 2 veidu. Dizainerei patīk eksperimentēt ar krāsām, materiāliem un faktūrām, kombinējot tapetes ar krāsojumu un tik mīļo koku papildinot ar citiem materiāliem, jo Janeta uzskata, ja ir par daudz koka, tad putnu būrītis vien sanāk. Vislabprātāk veido dizainu vānas istabām, bet nebaidās ar savām zināšanām izdomu un uzdrīkstēšanos pārveidot arī citas telpas. Patīk uzlabot lietas, kas viņas prāt rūpnieciski nav izdevušās vai pabeigtas, piedodot tām jaunu elpu. Ja Janetai būtu teikšana, tad viņa krāsa buņģās klāt piešautu savu mīļāko zelta krāsu, nevis dārgumam, bet mirdzumam interjerā. Telpa taču nebūs pieblīvēta ar mēbelēm. Ne, viņa noteikti nebūs pieblīvēta ar mēbelēm. Šeit būs dīvāni, televizors, sekcija grāmatām, tikai daudz savādāk kā tagad. Tas būs no tā modernā stila, un no klasiskā būs detaļas. Nu labi, nu tad ķeramies klāt pie darbiem. Tā kā lielajai Rozenfeldu ģimenei jau esošā viesistaba kļuvusi par šauru, pēc reklāmas jauksim sienu, pašu spēkiem atjaunosim gleznu un, piedodot viesistabai spožumu, veidosim greznus aizskarus. Mūsdienīgi risinājumi kopā ar Latelekom. Mēbeļu ražotājs Ripo. Un mēbeļu un interjeru centru Spice. Mūsdienīgi risinājumi kopā ar Latelekom. Mēbeļu ražotājs Ripo. Un mēbeļu un interjeru centru Spice. Tā kā mums ir jāiekārto viesistaba, kur sasēdināt lielo Rozenfeldu ģimeni, dodamies uz Spici. Šoreiz mums ir jāveido viesistaba ļoti lielam cilvēku daudzumam, un mēbeļu un interjeru centrs Spice ir īstā vieta, kur atrast daudz lietu, vai ne? Jā, es tā domāju. Un kas tieši mums ir vajadzīgs? Es domāju, ka mēs sāksim ar kaut ko lielu un pamatīgi. Vajadzētu sākt ar dīvānu. Nu labi, tad dodamies skatīties? Jā. Un uz kuru veikalu tu man tagad ved? Nu, uz Sotku. Kāpēc uz to? Bet, ka tur ir liela izvēle un liela krāsu izvēle dīvāniem. Un kādu tieši dīvānu mēs meklējam? Mēs meklējam diezgan lielu audumu dīvānu.